pirms es iesāku, es palaidīšu te dažas lapas apkārt ar tādu lūgumu jums, kad mēģiniet uzrakstīt savu dzīvības definīciju. Gatavojot šo te lekciju, es saskāros, teiksim, ar tādu lietu, kad es nevarēju atrast tādu dzīvības definīciju, kas īstenībā man apmierinātu arī pats, teiksim, tas, ko es varētu dot jums kā piemēru, tā ir kā teiksim, mākslīgi, nevis mākslīgi, bet dabiskā veidā radušies veidojums, kas spēj vairoties, tātad reproducēt sevi vai tam līdzīgi, teiksim, tas ir pārāk vienkāršot šī definīcija un neraksturo gluži to, ko mēs īstenībā katrs saprotam ar dzīvību un ko mēs vispārīgi, ko mums vajadzētu saprast ar dzīvību. Lai ieskicētu varbūt vēl šīs te problēmas būtību, es teikšu, teiksim, tādu lietu, vai datorvīrus, vai tā ir dzīvība, jo atkal mēs varam dot to definīciju tādu, kad arī tas pavairojās un teiksim, spēja vairoties, spēja eksistēt, spēja dzīvot savā vidē tālāk. Līdz pat kategoriskākai situācijai, teiksim, skatoties kaut kādā tālā nākotnē, datorizēti roboti, kas paši sevi veido, vai tā ir dzīvība, vai nav. Tā noteikti nav tā dzīvība, ko mēs šobrīd saskaramies un ko mēs tā intuitīvi saprotam. Bet vispārīgākā gadījumā varbūt, kad arī tā ir dzīvība, teiksim, tas varbūt būtu tas, ko padomāt, veidojot šo savu definīciju. Varbūt pa visiem kopā mēs varam izveidot kādu ļoti labu definīciju. Tā var būt gan anonīmi, jūs variet rakstīt, gan parakstīt, tas nav tik būtiski, ja? Bet būtu interesanti, kas mums pēc tam tur sanākt kopā. Tātad šī tēma, par kuru es vēlos parunāt ar jums šodien, ir visums un dzīvība. Bet, kā mēs zinām, sākotnēji, gluži visumā tie apstākļi nebija tādi, ka mēs varam runāt par dzīvību. Vēl vairāk, mēs varam apskatīt, izvirzīt tādu matemātisku teoriju, kurā viss visums ir radies no pilnīgi no nekā. Tātad, vai tā ir patiesība, vai tā ir tikai matemātiska abstrakcija, tas ir tikai viena no iespējamiem variantiem, kā visums ir cēlies, to mēs īsti šo nulles momentu nezinām. Katrā gadījumā mēs sākotnēji varam sākt runāt par virtuālu tukšumu, un tad kaut kas piešķir tur atkal mūsu valodā runājot šo sākotnējo impulsu, ka varēja veidoties mūsu visums. Mūsu visums radās pirms 13,7 miljardiem gadu. Vai tas notika, kā šeit, šajā grafikā attēlots Higgsa lauku ietekmē, vai tas, teiksim, tā forma nav tik būtiska, šeit ir svarīga tā ideja, ka tomēr tā tukšā telpa nav pilnīgi tukša, tas nav tā, teiksim, absolūtais tukšums, bet tomēr veidojās, teiksim, tādā pirkstu līmenī izsakoties enerģijas lauki, kur sumārais lauks var būt nulle, tādējādi tas ir kopā, tas būtu tā, ka visu saskaitīt kopā, tad tas pārvērstos par absolūto neko, bet tā tad ir kaut kādas asimetrijas rodās, un rezultātā var dzimt mūsu visums. Un ļoti strauji no maza punkta pieaugt, eksponenciāli sākotnēji pieaugt no pavisam mikroskopiem izmēriem līdz taustāmiem izmēriem, tātad mūsu izpratnē redzamiem, tātad jau pirmās sekundes daļās tas notiek.
Un skaidrs ir viens, ja mums, jā, es atvainojos, tāpat mēs varam veikt arī laboratorijās eksperimentus, tā teiksim, šajā attēlā ir parādīta, kāda izskatās divu zelta ātrumu sadursmi, un rezultātā mēs iegūstam kvarku gluona plazmu, un tas principā tie ir tie apstākļi ļoti tuvi, kādi bija visumam dzimstot. Ja? Tātad tas laboratorijās mēs tiecamies ar vien vairāk un vairāk tuvāk šim brīdim, kādi bija fizikālie apstākļi, reāli visumam dzimstot. Nu, ļoti īsi mirkli pēc dzimšanas. Bet, ja jau reiz mūsu visums radās, tad skaidrs, ka mums nav nekāda pamata domāt, ka nevarēja rasties arī daudz citu visumu. Tas vienkārši ir gluži neizbēgami. Ja mums ir zināms mehānisms, kā var rasties viens visums, tad nav pilnīgi skaidrs, ka nav nekādu aizliegumu, lai nerastos citu visumu ar citādām īpašībām, katrs kaut kur savādāks, varbūt līdzīgi, varbūt pilnīgi atšķirīgi. Katrā gadījumā skaidrs, ka fizikālie likumi un tie apstākļi katrā no šādiem visumiem būtu atšķirīgi. Piemēram, viens visums beigtu eksistēt ļoti ātri, otrs vēl nav attīstījies tik tālu, cik mūsu visums un tam līdzīgi. Ja? Tātad tas no dažādiem parametriem atkarīgs. Kā tas notiek? Vai tās ir stīgas, kas veido mūsu visumu mikroskopiskā, teiksim, mikroskopiskā skatījumā un kosmiskā izpausmē, kā kosmiskās stīgas, kas veido šo laika telpu, vai tās ir brānes, kas principā ir savā ziņā stīgu daudzdimensiju modelis, kur šīm te brānām pa vidu saduroties, rodās laika telpa, kurā var rasties mūsu visums, tāpat arī no šiem citiem hipotētiskiem visumiem. Tātad to mēs nezinām. Īstenībā mēs sākam runāt par visumu rašanos sākot ar 10 mīnus 43 sekundei. Par laika momentu te ir 0, mēs nezinām pilnīgi neko, jo sākot no šī 10 mīnus 43 sekundes sabrūk visas mūsu fizikas zināšanas un, teiksim, lai gan mēs intuitīvi runājot par lielo sprādzienu iedomājamies tieši šo te 0 momentu, patiesībā mēs tātad sākam runāt tikai par 10 mīnus 43 sekundes no šī te laika momenta. Tātad šeit ir tā vieta, kur ir Higgsa lauka labvēlīgi apstākļi, ir radies enerģijas sakoncentrējums un var rasties, rodās lielais sprādziens, notiek lielais sprādziens, rodās mūsu visums. Tālāk šeit notiek šī eksponenciālā izplešanās, inflācija, un tālāk visums ieiet jau salīdzinoši lineārākā, bet ar pātrinājumu esošā izplešanās fāzē. Tas, principā, sākotnēji vēl ne, bet tas pakāpeniski tā visuma uzbūve ir tāda, ka tālāk šī te izplešanās notiek, un arī mūsu dienās joprojām notiek pātrināti, kā izrādās. Kur tad parādās šeit dzīvība? Vai mēs varam runāt par dzīvību pirmajās sekundēs pēc visuma rašanās? Nu, noteikti, ka nē. Lai gan varbūt, ka jūsu dzīvības definīcija ir kaut kas tāds, kā atkal kaut kādas struktūras visumā, kas pašorganizējošās struktūras visumā, kas arī savā ziņā domā un rada sevi. Un tādā ziņā varbūt tā ir dzīvība. Un ja tā mēs domājam, tad varbūt, kad tā dzīvība tur šādā izpausmē varētu būt arī jau jebkurā laika brīdī, ja, rasties. Bet, ja mēs runājam, protams, par tādu dzīvību, ko mēs saprotam, kas ir veidot uz oglekļa bāzes, tas tad oglekļa ķīmija ir
teiksim, ļoti bagāta un saistībā ar ūdeni tā ir, teiksim, visbagātākā ķīmija, kas var notikt šādiem te elementiem reakcijās dažādās. Un tas ir tas, ko mēs intuitīvi domājam par dzīvību. Ja? Lai gan principā, protams, nav izslēgta arī, teiksim, uz silīcija bāzes veidot dzīvību vai citas dzīvības formas, bet tas pagaidām mēs par neko tādu reāli novērojuši neesam. Skatoties tālāk visumam attīstoties, joprojām valda liels karstums, tātad šādas dzīvības oglekļa dzīvības formas šeit noteikti nepastāvo pats ogleklis. Apmēram 3 minūtes pēc lielā sprādziena ir radušies papildus protoniem ir radušies pirmie hēlija ātomi, nedaudz litija. Tātad pārsvarā tie ir protoni un, protams, tātad vēl citas elementāri daļiņas, kas virtuāli eksistē un neeksistē, sākot jau šeit no kvarku ēras laika, kas tātad pašā sākumā es varbūt gribētu vēl atgriezties atpakaļ uzsvērt, ka šeit eksistē pilnīgi visas iespējamās elementāri daļiņas, kādas mēs varam iztēloties, kādas ir iespējams, kādas vien ir iespējams, tādas arī eksistē atbilstoši mūsu visuma enerģētiskajam lielumam, ja? Varbūt, ka kāds cits visums ir vēl enerģētiskāks un tur eksistē vēl vairāk elementāru daļiņu. Tas tad ir kaut cits jautājums, bet visas elementāru daļiņas, kas vien jebkad mūsu visumā ir eksistējušas un teorētiski var eksistēt, tās visas eksistē šeit pirmajos visuma mirkļos. Tātad sākotnēji šajās te pirmajās 3 minūtēs ir radies protona ātomi, jeb hēlija ātomi, kas ir sastāda 75% no matērijas, un hēlijs ir apmēram 1/4 daļa, tātad apmēram 25%. Un viss pārējais, tād ieskaitot litiju, deutēriju, tas ir vēl daudz mazākas procentu daļas, kas būtībā ir kas nav ņemamas īsti vērā. Vēl smagāki elementi nav radušies pilnīgi nemaz. Tātad pat ogleklis vēl šajā brīdī neeksistē. Jo gluži vienkārši tād, ja mēs runājam par elementāru daļiņām, kā es teicu, tās elementāru daļiņas eksistē visas, bet molekulas apstākļi nav piemēroti, lai varētu veidoties molekulas. Ja? Paiet 300 000 gadu kopš lielā sprādziena. Apstākļi visumā ir tādi, ka enerģija pakāpeniski ap šo laiku pāriet matērijas formā. Ja šeit enerģija dominēja starojuma formātā, tad tagad mūsdienās mēs dzīvojam matērijas ērā un enerģija dominē šādā te veidā. Tātad bet ogleklis joprojām neeksistē. Nav tāda fizikāla procesa, vismaz mums nav zināma tāda fizikāla procesa, kas varētu radīt smagākus elementus šos pirmos 300 000 gadu. Kas tad notiek tālāk? Kā no šīs visuma sākotnējās kosmiskās zupas ir radies tā struktūra, ko mēs redzam visumā un beigās dzīvība. Mazliet aizsteidzoties notikumiem priekšā, mēs mūsu dienās zinām, varam teikt ar lielu varbūtību, ka pirmās zvaigznes visumā varēja parādīties jau 200 līdz 400 miljonu gadu pēc lielā sprādziena. Tātad salīdzinoši pavisam drīz pēc šī te laika momenta, ja? Tātad pēc šīs rekombinācijas, kas notika.
To mēs varam novērot šādā te veidā, ja mēs novērojam, fotografējam tālu zvaigžņu fonu, tad atskaitam nost visas tur redzamo gaismu, ko dod šajā fotografijā redzamās zvaigznes un galaktikas. Tad izrādās, ka pāri paliek joprojām zināms fons. Un šī fona skaidrojums nav nekas cits, kā tā ir atblāzme no šīm te tālajām zvaigznēm, kas ir radušās šos te manis jau iepriekš pieminētos 200-300 miljonu gadu pēc lielā sprādziena. Šīs pirmās zvaigznes visumā bija ļoti lielas, evolucionēja ļoti strauji. Pēc tam pakāpeniski veidojās nākamās paaudzes zvaigznes, galaktikas, tādas, kādas mēs tās pazīstam šodien. Veidojās visa pārējā struktūra visumā, teiksim, šeit redzam galaktiku klāstēs attēls. Tāda šī struktūra ir izveidojusies visumā, kā mēs to redzam, raugoties no Zemes. Šeit šajā attēlā ir vairāk kā sakombinētas kopā fotouzņēmumi un ir attēlot vairāk kā 2 miljonu galaktiku un 10 miljonu zvaigžņu. Un tas reprezentē apmēram 1/10 daļu no visuma, no debesu sfēras. Ja? Kā tad sastāv visums? Mēs zinām, ka visumā dominē tumšā enerģija, kas būtu apmēram 74%. Tad ir vēl līdz galam nezināmā tumšā matērija, kas ir apmēram 22%. Un tikai tātad pārējais viss ir tas redzamais visums, ko mēs varam redzēt fotoattēlos, gan šajā slaidā, gan iepriekšējā, kas rādīts tika. Tad šīs zvaigznes, galaktikas, visu, ko jūs redziet šajā auditorijā, šī barioniskā matērija, tā tad sastāv tikai dažus procentus no visuma. Ja mēs skatāmies šo sadalam smalkāk, tad vēl lielāko daļu no šīs barioniskās matērijas aizņem gāzes, gandrīz 3,6%. Tātad starp galaktiku vide, starp zvaigžņu vide un tam līdzīgi. Tātad tās gāzes, kas veido šo te matērijas visuma daļu. Zvaigznēs ir sakoncentrēts tikai apmēram 0,4% matērijas. Planētās 0,05%. Tātad tā ir tā vide, kurā mēs dzīvojam, kurā ir izveidojusies dzīvība. Visi šie te elementi, kas ir smagāki par litiju, ir veidojušies procesos zvaigžņu fizikāliem procesiem un notiekot zvaigžņu dzīlēs. Tad sadegot ūdeņradim veidojās hēlijs, sadegot hēlijam veidojās atkal tālāk smagāki un smagāki elementi. Līdz beigās šis te zvaigžņu evolūcijas ciklam noslēdzoties, zvaigznē var notikt sprādziens, notikt supernovas uzliesmojums, un šī te čaula ar smagākiem elementiem tiek izsviesta apkārtējā kosmosā. Un tā ir tā vide, tie ir tie atomi, no kuriem esam būvēti arī mēs. Tātad no šiem pirmām paauģu zvaigznēm izsviestie atomi ir atkal sanākuši kopā, no tiem daļa ir aizgājusi mūsu Saulē, daļa ir aizgājusi planētās, un no šīs vides, no šīs matērijas esam būvēti arī mēs, ja? Ja mēs tā apskatāmies, man vienmēr patīk šis piemērs, ja mēs apskatieties uz savu ķermeni, uz savu roku, ja tie tā tad ir miljardiem gadu veci atomi, kas ir radušies reāli visumā, tātad šīm te pirmajām zvaigznēm
zvaigžņu eksplozijā. Ja? Tātad tā ir tā matērija, ir tik veca, kā tā vispār pati par sevi ir veidojusies. Ops, es atvainojos. Bet rodās jautājums, no kā tad šī te dzīvības aizmetņi ir radušies? Mēs visi zinām, ka tātad visi pamatā runājot par dzīvību, šo iedzimtības formulu, tas ir DNS un RNA, ja, tātad dezonukleīna skābes un ribonukleīna skābes, ja, kas glabā šo mūsu genoma informāciju. Problēma šeit rodās tāda, ka ja mēs vienkārši mēģinātu matemātiski aprēķināt, kāda ir varbūtība, lai rastos, teiksim, šāda te DNS virknīte, vienalga kāda cilvēka vai dzīvnieka, kuras dzīves formas, kur mēs paņemsim, ja? Lai rastos šāda te DNS virknīte, tad visumam šajos 13,7 miljardos gadu nepietiek laika, lai tikai mēģinātu nomainīt vienu pret otru tīri kombinatorikas veidā, lai izveidot šādu te struktūru. Vienkārši laiks ir pa maz, lai tāda varētu izveidoties. Tāda, teiksim, haotiskā procesā, ja? Nu, tātad vienkārši piemērs, ja? Mēs paņemam RNA tādu 300 nukleīdu garu veidojumu, un tātad katrā šī pozīcijā var būt kāds no četrām sastāvdaļām, tad tas kombināciju skaits mums būs 4/300 pakāpē. Ja, ir 10/180 pakāpē, kas ir krietni lielāks kā 13,7 miljardi gadu. Ja? Tātad jūs redziet, ka tas ir būtiski lielāks cipars. Kur tad ir problēma? Protams, ka problēma ir šī uzdevuma matemātiskā formulējumā, jo nav korekti teikt, ka teiksim, rēķināt šo te varbūtību dzīvībai rasties haotiskā procesā. Nu šeit es atkal minēšu tādu piemēru, ko varbūt daudz no jums jau ir dzirdējuši, bet atkal ļoti labs piemērs. Iedomāsimies, ka mums ir kaste, kurā mēs sametam iekšā dažādas metāla gabalus. Tagad jautājums, ka mēs šo kasti sakratam, un kāda ir varbūtība no turienes laukā izņemt datoru? Nu, tieši tāda paša, tātad varbūtība ir ļoti, ļoti niecīga, būs nepietiekams laika sprīdis, mums jākrat, lai haotiskā veidā šo te kasti sakratītu, lai no turienes iznāktu laukā dators. Tieši tāpat ir ar dzīvību. Visa šī evolūcija nav notikusi haotiskā veidā, bet gan ļoti strukturāli sakārtotā veidā. Tiklīdz kā ir radusies kāda dzīvībai piemērota niša, tā ir aizņemta. Tātad šie ķieģelīši nav veidojušies DNS pakāpeniski, haotiski, bet veidojoties vienai struktūrai, tā ir mācījusies no iepriekšējās un veidojās jauna, lielāka, sarežģītāka, kas atkal ir apkopojot iepriekšējo informāciju, izmantojusi iepriekšējo pieredzi un turpinājusi augt un veidojot sarežģītāku struktūru, līdz beigās ir izveidojusies tā dzīvība, kādu mēs to pazīstam. Kā tieši tas ir noticis, to, protams, mēs līdz galam nezinām. Bet skaidrs ir tas, ka šie apstākļi ir ļoti, ļoti īpaši, lai šāda te dzīvības formas varētu pastāvēt. Ir ļoti interesanti, ka Zeme pēc savas būtības ir ļoti, ļoti piemērota cilvēka dzīvības pastāvēšanai un cilvēka dzīvībai, tātad arī it īpaši. Bet, ja tikai mazliet tā fizika, tas visums būtu atšķirīgs no tā, kāds tas ir mūsu visumam, tad apstākļi būtu pilnīgi citi un pilnīgi noteikti mums šodien šī lekcija šeit nenotiktu. Ja kāda no fundamentālajām fizikas konstantēm būtu savādāk,
teiksim, gravitācijas konstante vai gaismas ātrums vai tam līdzīgi. Un daudzas citi parametri tā skaitā. Tad visums būtu vai nu jau beidzis eksistēt, vai atkal nebūtu attīstījies līdz tādam līmenim kā tagad. Saule ir vientuļa un ļoti stabila zvaigzne. Tad lielākā daļa zvaigžņu nebūtu nav tādas kā Saule, kas ir piemērotas dzīvībai, teiksim, kaut kādu pietiekami ilgu periodu visumā. Ja? Saule tagad ir pusmūžā. Tātad tas būtībā nozīmē, ka viņi ir savā stabilitātes vidusdaļā. Un te mums atkal jāpadomā par tādu apstākli, ka tas tā nebūs mūžīgi. Paies šie 3-4 miljārdi gadi, Saule būs pārvērtusies par sarkano milzi, un apstākļi dzīvošanai uz Zemes nebūs piemēroti cilvēka dzīvei. Ja? Un tas nozīmē, lai turpinātu izdzīvot civilizācijai, tad neapšaubām mums nāksies pārcelties uz dzīvi kaut kur citur kosmosā. Tātad tas ir neizbēgami, vai nu beigt eksistēt, vai pārcelties citur. Tā tas ir. Arī citi apstākļi, kas padara Zemi īpaši piemērotu dzīvībai. Protams, kāpēc, kas ir sekas un kas ir cēlonis, kad šī apstākļi ir tik piemēroti mums, vai tas ir tieši tāpēc mēs esam, vai mūs kāds ir radījis un ielicis šeit visus tos apstākļus labvēlīgus mums, un tāpēc mēs te varam eksistēt. Vai otrādi mēs šeit eksistējam tikai tāpēc, ka apstākļi ir tādi, ka mēs te varam eksistēt. Jo, ja apstākļi būtu citādi, tad gluži vienkārši mēs šeit nebūtu. Ja? Tātad tas cēloņu un seku atkarība. Es jau minēju, ka tātad visi šie smagākie elementi ir radušies zvaigžņu dzīlēs, un tam obligāti nav jābūt supernova eksplozijām, bet, teiksim, arī jebkura kodola procesā var rasties šie smagāki elementi lielākā sprādzienā. Bet skaidrs, ka, teiksim, supernovas ir tas galvenais avots, kā šie smagākie elementi tiek ģenerēti. Ir vēl atkal apstākļi, ja atrodoties tuvu šādai supernovai, skaidrs, ka jebkura dzīvības aizmēķiņi atkal tiktu iznīcināti. Tas ir kaut arī tie ir tie elementi, no kuriem mēs sastāvam, mēs neatradāmies, ka veidojāmies tuvumā šādam te zvaigznes sprādzienam. Tad notika sprādziens, tas pakāpeniski izkliedējās. Tad atkal savācās kopā lēnām šis process nākamās paudzes zvaigznēs un zvaigžņu sistēmās un veidojās mūsu Saules sistēma, varēja rasties dzīvība. Ir zinām vairāki 10 tādu planētu šodien, kas salīdzinoši būtu daļēji salīdzināms ar apstākļiem uz Zemes. Bet patiesībā šo te planētu meklēšana ir vēl pavisam ļoti jauna astronomijas nozare, kaut arī teorētiski bija skaidrs, ka tādām planētām vajadzētu būt, un arī pat teorētiskie mehānismi, kā tās pētīt, bija zinām jau gandrīz vai pusgadsimtu. Tehnoloģiski reāli novērot, tas ir vairāk gadu desmitus mēs tikai varam, ja? Skaidrs, ka pirmās tiek atklātas lielākās planētas. Redziet, tās visas būtībā ir pēc saviem izmēriem lielākas kā Zeme. Tas, ko astronomi, astrobiologi gribētu ieraudzīt, ir apstākļus, kas būtu teorētiski līdzīgi ar apstākļiem uz Zemes, tātad, kur būtu pietiekami daudz tās planētas, kas saņemtu pietiekami daudz siltumu, enerģijas no savas zvaigznes, tās, kurās būtu ūdens, kas mums ir atkal zināms kā ļoti svarīgs elements, lai dzīvība varētu pastāvēt. Tas ir
tādā dzīvības izpratnē, kā mēs to zinām. Ja? Mēs varam izveidot šādu te grafiku, kas mums attēlo dzīvības zonu pie zvaigznes. Lai gan uzreiz varam teikt, ka šis te grafika attēlošana ir ļoti aptuvena, jo mēs zinām, ka evolūcijas procesā šie apstākļi pakāpeniski mainās. Piemēram, arī tagad mēs domājam, ka uz Marsa varētu būt primitīvas dzīvības formas pastāvējušas, bet tad tiem apstākļiem mainoties, Mars principā ir it kā izgājis laukā no šīs te dzīvības zonas. Ja? Tātad tas nozīmē, ka patiesībā tā dzīvības zona nav kaut kas tāds ar ļoti izteiktu robežu, bet aptuveni ieskicē to rajonu pie zvaigznes, kas varētu būt dzīvībai piemērojama. Bet tāpat laikā skaidrs, ka var būt arī kāda tālāka planēta no savas zvaigznes, kuras apstākļi lokāli kaut kur saņemot papildus siltumu, piemēram, no planētas dzīlēm, atkal tie apstākļi varētu būt piemērojami dzīvībai, kas varētu iziet ārpus laukā pilnībā no šīs te dzīvības zonas, kā tas tiek tipiski definēts. Jo pēc būtības dzīvības zona tiek definēta ļoti vienkārši apskatoties, cik liela ir zvaigzne, un tātad sarēķinot, kāds ir tas enerģijas daudzums, kas būtu jāsaņem šai videi, kas būtu pietiekams, lai tur varētu rasties kaut procesi, kas zināmā mērā varētu sekmēt un novest līdz dzīvības rašanās. Kāds tad ir iespējamais civilizāciju skaits galaktikā? Jo šo jautājumu mēs tagad varam uzdot uzreiz tā, jo, teiksim, tās mūsdienu priekšstati par visumu rašanos ir tādi, ka tiklīdz kā apstākļi ir kaut kur labvēlīgi dzīvības attīstībai, tā var rasties. Ja? Un tas tā rodās no kaut kur no nedzīvās dabas. Tātad es nezinu, kur ir šī te robeža, tāpēc arī iespējams es nevaru dot jums precīzu dzīvības definīciju. Bet tātad šī te dzīvā daba pakāpeniski kļūst gudra un pārvēršās par dzīvību, rada dzīvību. Ja? Bet mēs tātad noteikti atkal visi esiet dzirdējuši Dreika vienādojumu, kas matemātiski ļoti skaisti apraksta civilizāciju skaitu galaktikā. Ko tad tas vienādojums mums saka? Tātad R ir zvaigžņu rašanās ātrums. Tipiski tas ir mūsu galaktikā, tas ir apmēram 20 zvaigznes gadā. Tas būtu tas raksturojošais cipars. Nākamais koeficients ir zvaigžņu daļa, kurām ir planētas. Skaidrs, ja tā vide ir tāda, kurā nebūtu planēta, tad tur nevar tā dzīvība gluži pašā kosmiskajā vidē visticamāk tukšumā neizveidosies. Nākamais ir planētu skaits dzīvības zonā. Tātad atkal skaidrs, ka ja tur nebūs tādi apstākļi ap šo zvaigzni, kurā vispār potenciāli varētu izveidoties dzīvība, tad dzīvības nebūs. Ja? Tālāk, te jau paliek sarežģītāk, ir tā planētu daļa, kurās ir dzīvība. Pagaidām, protams, mums ir zināma tikai viena šāda planēta. Lai lieta paliktu vēl interesantāka, tālāk mēs skatāmies, mums nepietiek, kad vispār ir izveidojusies dzīvība. Mums jāskatās, kāda ir planēta daļa ar inteliģentu dzīvību. Atkal mums ir zināma viena šāda planēta, vai ne? Arī ar to nepietiek, jo tālāk ir nepieciešams, lai šīs civilizācijas vispār kontaktētu, eksistētu, ir nepieciešama kaut kāda komunikācija. Un tad tas nozīmē, ka, lai šī civilizācija tiktu atklāta, tad viņai ir jābūt zināšanām, kas nodrošina šo komunikāciju tehnoloģiju realizāciju. Tātad ir vēl viens koeficients, tātad kādas vai ir vai nav šīs tehnoloģiskās zināšanas. Tad, cik augstas tās ir mums, tas atkal par to mēs arī
nezinām. Mēs tikai zinām par sevi, bet salīdzinoši, kā tas varētu būt, vai tās ir augstas zināšanas vai zemes, to mēs nezinām. Un tālāk ir vēl civilizācijas pastāvēšanas laiks, jo, teiksim, tas laiks, kur arī mūsu civilizācija ir krietni senāka, bet šīs tehnoloģijas zināšanas mums ir tikai atkal pavisam īsu laika sprīdi. Un, protams, ka pat ja piemīt visas šīs īpašības iepriekš pieminētās, tad pastāv zinām varbūtība, vai mēs novērojam šo civilizāciju vai nē, tātad viņas atklāšanas varbūtība. Nu, un rezultātā šī formula precīzi parāda mums, kāds tad ir civilizācija skaits. Problēma ar šo formulu ir tāda, ka mēs nezinām gandrīz par nevienu no šiem koeficientiem neko, tikai par dažiem mēs zinām, kā piemēram par zvaigžņu rašanās ātrumu, ja, un tam līdzīgām lietām, kur mēs zinām salīdzinoši precīzi astronomiskos novērojumus varam izmērīt. Visas pārējie šie koeficienti ir nezināmi. Realitātei tas nozīmē, ka tīri praktiskiem mērķiem, diemžēl, šo formulu mēs izmantot nevaram, vai neprotam, vai pagaidām nevaram un neprotam, jā. Vai esam vieni visumā? Nu, kā jūs ziniet, pagaidām mums nav zināms neviens gadījums, kas reāli mums stāstītu, kad uz Zemi ir kāds apciemojis kādu citplanētiešu civilizāciju. Ir zinām daudzi nostāsti un mīti, bet ar to zinātnē gluži nepietiek. Tātad reālu faktu nav. Arī līdzinējie citi civilizāciju meklējumi visumā pagaidām ir negatīvi. Nu, šeit īpaši jāpiemina CETI projekts, kas ir viens no vadošiem šāda veida projektiem, kur noteikti arī visi esiet dzirdējuši. Tātad, protams, ka tātad gan inteliģenti, gan arī vispārīgas dzīvības meklējumi visumā, tātad iet runa par jebkuru dzīvības formu, tātad arī šie mērījumi un meklējumi pagaidām ir negatīvi. Nu, piemēram, mēs neesam atklājuši, ka uz Marsa būtu kaut kādas primitīvas dzīvības formas, tie visas pagaidām ir spekulācijas, teiksim, mēs izsakām tādu varbūtību, ka ļoti iespējams, ka tur tādas eksistēja. Vai varbūt pat pastāv tagad, ja? Tā. Vai tas, kāda tad būtu skaidrojumi tam, ka pagaidām mēs neesam atklājuši citu dzīvību visumā? Būtībā tam ir tikai divi skaidrojumi. Vai nu mēs patiešām esam vieni, vai vienkārši šīs civilizācijas nav tik izplatītas, kā mums gribētos, vai nav tādā attīstības stadijā, kad mēs varētu ar tām kontaktēties. Bet ļoti izplatīts ir, teiksim, viedoklis, ka visumā ir tomēr ļoti pastāv ļoti daudzas civilizācijas, jo visums ir ļoti liels. Ja, tātad visums ir gandrīz vai bezgalīgs, tātad no šejienes seko, ka tur jāpastāv ļoti daudzām civilizācijām, jo mēs zinām, kad ir viena, tā tad vajadzētu būt arī vēl. Bet es gribētu mazliet oponēt šajā apgalvojumā. Proti, šīs lekcijas sākumā mēs skatījāmies visuma evolūcijas attīstību un redzējām, ka visums ir attīstījies ļoti strauji. Un būtībā, ja visums attīstās ļoti strauji, tad vienmēr ir jābūt vienai civilizācijai, kura būs pirmā. Kāpēc tie nevaram būt mēs? Ja? To es jautāju nevis ar tādā nozīmē, ka mēs būtu kādi īpaši un būtu pirmā civilizācija,
Bet īstenībā tā varbūtība, lai tā civilizācija rastos, kratot šo te kasti, kur neapšaubām arī šī evolūcijas procesā ir daudz varbūtīgi procesi, kas notiek, lai šī niša rastos. Tātad tas process ir sarežģīts un grūts. Tad visums ir ļoti jauns. Un no šejienes seko, ka tik daudz civilizācijām attīstīties nemaz nevajadzētu. Tikai no šī te viena apgalvojuma, ka no vienas puses visums ir ļoti jauns. Tātad tas laiks, lai vispār kaut kas rastos un evolucionētu, ir niecīgs, un tāpēc to civilizāciju skaitam nevajadzētu būt lielam. Pie tam visums, lai kā arī mēs uz to skatītos, tomēr nav bezgalīgs. Ja, tātad tas arī no šīs puses mēs uzliekam robežu, kad nav to bezgalīgi liela tā telpas daļa, kurā šādiem procesiem notikt. Tālāk apskatīsim ātri, kā tad izskatījās visuma evolūcija, ja mēs to iztēlotos, ka tas būtu noticis viena kalendāra gada griezumā. Mums vienmēr patīk lietas salīdzināt, un tātad viens gads tas ir mums ļoti labi izprostams, izjūtams laika sprīdis. Tātad iztēlojieties, ka gada 1. janvārī momentā 0,0 notiek lielais sprādziens. Tad iesim evolūcijā uz priekšu. Šādā kalendārā 1. maijā piedzimst mūsu galaktika. Tātad iepriekš pēc tam ir radušās vēl bijušas citas zvaigžņu paaudzes, jau visi šie te visuma evolūcijas procesi, par ko runājam iepriekš notikuši. 9. septembrī ir radusies Saules sistēma. 14. septembrī rodas Zeme. 25. septembrī, ievērojot jau 25. septembrī, uz Zemes ir radusies dzīvība. 9. oktobrī tas ir datums, no kuras mēs esam konstatējuši vecākās fosīlijas, kas ir atklātas. Tad no baktērijām, aļģiem konkrēti. Kas interesanti, tālāk ir radušies šie tādi baktērijas aļģis, tāda tipa organismi dzīvā dabas veidā. Tālāk evolūcija piebremzē. Un tālāk mēs pārceļamies jau uz decembra mēnesi. Ja? Tātad kā viss, kas tur notika iepriekš, cik salīdzinoši strauji. 1. janvārī Zemē rodas skābekļa atmosfēra, kas mums ir. Es atvainojos, decembrī, tātad skābekļa atmosfēra, kas ir vajadzīga mūsu dzīvībai. Vēl 5. decembrī, tas varbūt ne tik saistībā, protams, ar Zemi, bet Marsa vulkāna un kanāli ir aktīvi, tātad šie te ūdens plūsmas uz Marsa, tur notiek šāda te intensīva ģeoloģiskā darbība. Atgriežamies pie Zemes. 16. decembrī pirmie tērpveidīgie organismi parādās. 19. decembrī pirmās zivis. Jau 20. decembrī augi izkāp uz sauszemes. 21. rodas kukaiņi un jau vienkāršākie dzīvnieki. 23. rodās pirmie koki un parādās jau reptīļi. 26. tas tātad, kas mums vairāk interesē, rodās pirmie zīdītāji. Pēc tam pirmie putni nākamajā dienā, 27. decembrī. Lidot, protams, tas ir sarežģīts process, un kā mēs zinām, šie pirmie putni arī nebija gluži tādi, kas varēja tālus gabalus nolidot. Ja? 28. rodās puķis un izmirst dinozauri. Tātad puķis šādi te arī nebūtu nav tie vecākie augu veidi, vai ne? 29. pirmie primāti, 30. attīstās
būtiski attīstās tālāk primātu smadzenes. Nu, un tad 31. decembrī, pulksten 22:30 apmēram parādās pirmie cilvēki. Un, protams, ka mūsu tehnoloģijas, kuras mēs šeit pielietojam, tās ir pēdējās sekundes daļas sasniegumi. Ja? Tā tad izskatās šī te evolūcija. Ja mēs skatāmies cilvēka DNS, tad tā pēc būtības satura apmēram 3 miljārdus nukleīnu skābju. Lai gan ne visi no šīm 3 miljārdiem nukleīnu skābju, jā, ne visi no šiem 3 miljārdiem nukleīnu skābjas informācijas ir vērtīga. Tā tad ir daļa informācijas, kas tur joprojām ir nevērtīga, un pēc būtības mēs varētu runāt par šo ciparu 3 miljārdu noreducēt uz 100 miljonu aktīvās informācijas bitu, kas satur, ko satur šī DNS, ja, kas tā tad ir, kurās ir iekodēta tā mūsu būtība. Interesanti, man patīk tāds salīdzinājums, kad Stevens Hawkings šo te DNS informāciju salīdzina ar informāciju Nacionālajā bibliotekā, kas izrādās ir apmēram 10–12 bitu liela. Tātad pēc būtības bibliotekā ir vairāk informācijas kā mūsu DNS. Bet, protams, arī Stevens Hawkings pats uzreiz norāda, ka starp šiem 10–12 bitu ir arī tur lielākā daļa ir nelietojamas informācijas, ja, jo ne jau katrs burts, kas ir uzrakstīts, ir vērtīgs, protams, nē. Tātad ļoti daudz zināšana ir, teiksim, kas ir aprakstītas arī grāmatās, kaut kur piefiksētas, tā skaitā internetā un tam līdzīgi. Ne viss ir vērtīga informācija. Bet, protams, starp šiem 10–12 bitām ir visas tās mūsu civilizācijas zināšanas, kas ir uzkrātas, kuras mēs izmantojam, kas tad veido mūsu kā kas veido cilvēks zināšanas. Ja? Ir vēl interesanti tāds fakts, ka būtībā šis DNS, kas ir pārveidojies, tas savā ziņā šī evolūcija ir apstājusies. Savukārt šī te informācija, kuru mēs iegūstam un kas mums nāk klāt, šobrīd eksponenciāli palielinās. Taču ir skaidrs, ka šī te informācijas palielināšanās ilgstošā laika sprīdī nevar tā turpināties, ja tas nav bezgalīgs process. Tas nozīmē, ka būtībā mēs šobrīd dzīvojam civilizācijas tādā ļoti interesantā laikmetā, ka mūsu informācija tātad pieaug ļoti strauji, mēs iegūstam jaunas zināšanas, un, teiksim, tas turpināsies noteikti vēl vairākas paaudzes uz priekšu, bet kad tas apstāsies, to mēs nezinām. Bet skaidrs, ka tomēr tas process tāds būs, kad nebūs tā, ka visu laiku vienkārši mūsu resursi nav tādi, lai mēs varētu šo procesu palielināt un palielināt. Ja? Tad pakāpeniski būtībā ir ļoti iespējams tāds scenārijs, kur no sākuma, teiksim, domājot dažus gadus atpakaļ par šīm tēmām, man šķita mazliet nereāli un neizprotami. Jāsaka, tagad esmu savu viedokli mainījis, jo būtībā cilvēcei attīstoties ir iespējams tāds attīstības scenārijs, ka pakāpeniski, teiksim, cilvēks sevi uzlabos, tas jau ir sākot ar ģenētiski modificēs, lai pagarinātu mūža ilgumu un tam līdzīgas lietas uzlabos, lai, teiksim, kļūtu gudrāks, tad pilnvērtīgāk izmantot savus smadzenes un tam līdzīgi. Tie, kas to neizdarīs, atkal vai izveidosies dažādas kastas cilvēces attīstībā un otrie izmirs vai nē, to mēs atkal nezinām. Ja? Bet patiesībā tas ir diezgan pašsaprotam, ka tie, kas sevi šādā veidā modificēs, tie būs būtiski pārāk par tiem, kas tā nebūs darījuši. Tiem būs daudz priekšrocības. Tātad tiem otriem būs grūtāk izdzīvot. Un principā iespējams, ka tur mēs varam runāt par kaut kādu nākotnē
civilizācijas šķelšanās punktu, kur atkal notiek evolūcija. Un šādā te veidā šī evolūcija var nonākt, kad pakāpeniski cilvēks pāriet no mākslīgas organismu vēl tālākā nākotnē uz principiālu mehānisku dzīvības formu. Ja? Jo nevēl es sākumā uzdevu jums ar šo jautājumu, kas tad ir dzīvība. Redziet, ja mēs nomainām vienu ķermeņa daļu, mēs uzskatām, ka tas ir cilvēks. Mēs nomainām vēl vienu, ieskaitot smadzeņu funkcionalitāti, ko mēs šobrīd, protams, nevaram, bet nākotnē, kāpēc gan tas tā nevarētu notikt, vai ne? Un beigās mēs varam runāt par tīri mehānisku dzīvību, kurai nav jābūt līdzīgai cilvēkam. Nu, un šeit tad es vēlos apstāties, jā. Paldies. Viss kopā. Paldies. Pusotrs jautājums no auditorijas. Es sapratu, ka tu uzdevi daudz jautājumu auditorijai, tāpēc tagad visiem ir pārdomu process. Es ceru, ka tā ir, jā. Tad es ceru, ka arī lapa atnāks atpakaļ ar atbildēm uz jautājumiem. Paldies Kārlim. Novēlu jums visiem jauku vasaru. Tiekamies augustā Piltenē, un tie, kas varbūt neatbrauks uz Pilteni, tad atgādina 2. oktobris nākamā tikšanās reize šeit biedrības sanāksmē. Jauku vasaru!